Trešdienās, 16:10. Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:00. Neviens nespēj saturēt mūs! Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LG Cargo, SIA PMK, SIA Pata, SIA Mikor un akciju sabiedrība LNK Industries. Esiet sveicināti Radio 1 klausītāji! Klāt ir trešdiena un kārtējais raidījums Bumba grozā. Kopš pēdējā raidījuma basketbola klubam Jēkabpilī ir, var teikt, tiešām īsta veiksmes sērija. 1. februārī uzvarēts basketbola klubs Saldus, 6. februārī Igaunijā basketbola klubs Jēkabpils pieveica igauņu komandu Tikko Rapla un 8. februārī mājas spēlē skaista uzvara par basketbola klubu Biznesa augstskola Turība. Un saņemtas ir arī lieliskas ziņas no Baltijas basketbola līgas. Mūsu viesspēlētājs amerikānis Trojs Barnis ir atzīts par BBL janvāra vērtīgāko spēlētāju. Un šī labā notikumu sērija turpinājās arī ar lielo basketbola notikumu Alderis LBL zvaigžņu spēli. Un mazliet arī pastāstīšu par rezultātiem, kādi tad bija šai zvaigžņu spēlē. Tātad galvenajā basketbola spēlē LBL izlase sagrāva leģionāru komandu ar rezultātu 154-110, kas arī zvaigžņu spēļu vēsturē šī spēle ir iegājusi kā visrezultatīvākā spēle. Un šīs dienas gaitā notika arī vairāki individuālie konkursi. Slam dunk konkursā uzvarēja Jānis Tīma no basketbola kluba Ventspils, 3 punktu konkursā uzvarēja Sandis Valters arī no basketbola kluba Ventspils. Šī konkursa finālā iekļuva arī mūsu spēlētājs Trojs Barnis, un viņš ieguva 3. vietu. Meistarības konkursā uzvarēja Dmitrijs Brizgalovs no Latvijas Universitātes kluba, un šajā konkursā piedalījās arī mūsu Edgars Leja. Notika arī Kārsē grupu konkurss, un tajā uzvaras Lauras Plūca basketbola kluba Ventspils Kārsē meitenes. Bija arī treneru konkurss, un tajā uzvarēja Mārtiņš Gulbis no basketbola kluba Barons Kvartāls. Bet šodien studijā es, kā jau ierasts, neesmu viena, un pie mani šodien ciemos ir mūsu basketbola kluba Jēkabpils spēlētājs Mihals Hlebovickis. Labdien, Mihal! Labdien, labdien! Mihal, sākumā parunāsim par zvaigžņu spēli. Cik zvaigžņu spēlēs tu esi piedalījies? Šī taču nebija tava pirmā, vai ne? Nē. Это была моя 4-я игра «Звайгзна» спала. Интересно, потому что 2 были в Польше и 2 были в Латвии. Тогда это была моя 2-я латвийская «Звайгзна» спала. Первая в 2005 году в Jelgavе, и 2-я сейчас у нас в Jēkabpils. Mihals stāsta, ka šī ir kopumā viņa 4. zvaigžņu spēle, 2 ir bijušas Polijā un 2 Latvijā. Mihal, kādas bija galvenās atšķirības? Kā varbūt atšķirās šī zvaigžņu spēle no iepriekšējām zvaigžņu spēlēm? Тяжело что-то тут найти, какие отличия между этими играми. Эта игра больше для фанов, для того, чтобы увидели всех игроков в одних командах, чтобы посмотрели на хорошие данки, на игру с улыбкой. Хотя надо сказать, что эта игра получилась, может, даже слишком свободно, может, и так это я скажу, потому что обычно разница пунктов между командами есть намного меньше. Эта игра сразу была, так скажем, может, посерьезнее сыграли игроки ЛБЛ, которые сразу вышли вперед и только каждой четверти уходили дальше, потом уже было невозможно их догнать. Mihals stāsta, ka zvaigžņu spēle no pārējām spēlēm atšķirās vairāk tieši ar to, ka tā tiek spēlēta vairāk priekš skatītājiem. Spēlētāji rāda savu meistarību, spēle norit brīvākā gaisotnē, un arī šoreiz nopietnāk spēlē pievērsās LBL izlase nekā leģionāri, un tieši tāpēc arī varbūt viņiem izdevās gūt tik lielu punktu pārsvaru. Mihal, tev šī zvaigžņu spēle bija notikumiem bagāta, jo tu biji arī žūrijā Slam dunk konkursā. Pastāsti, pēc kādiem kritērijiem vērtēji šo konkursantu sniegumu? Во-первых, скажу, что мне очень приятно, что я мог выступать как жюри, один из жюри в этом конкурсе. Все судьи,
которые были в этом жюри, это бывшие игроки, люди, которые очень связаны с баскетболом. Много лет играю в баскетбол, много красивых данков видел, и поэтому эти данки каждый год идут высшего уровня. Эти данки вышли, даже стали намного красивее, как было то там лет назад 10, 12, даже 5. Есть очень хорошие данкеры, так скажу, в Латвии, как, например, Кристопс Даргайс и Янис Тима, который выиграл Янис. Кристопс, скажем, не повезло, не сделал то, что хотел. И, это надо, наверное, чувствовать, по каким критериям давать очки. Но это все видели, мы тоже по очках, как судьи, все были согласны, потому что оценки были очень похожи, как судьи показывали. И заслужение в этом конкурсе выиграл Янис Тима. Tātad Mihāls saka, ka viņam bija ļoti patīkami būt šī konkursa žūrijā. Tātad visi žūrijas locekļi bija bijušie basketbolisti, un arī Mihāls saka, ka viņš taču ir ļoti ilgi spēlējis basketbolu, redzējis daudz skaistus dankus, un ar katru gadu šo danku meistarība pieaug. Un to, kā vērtēt šos dankus, viņš saka, ka tas ir jājūt, un šajā gadījumā visi žūrijas locekļi bija viensprātis, ka uzvara jāpiešķir ir Jānim Timam no basketbola kluba Ventspils. Kas bija tavs favorīts? Arī Jānis Tima? Откровенно скажу, что это был один из фаворитов, который мог побить Кристофа Даргайса, и он это сделал. Но моим фаворитом был Кристоф Даргайс, который на сегодняшний момент, я думаю, он самый лучший данкер в Латвии, но и не только. Как все знают, он ездит на мировые конкурсы данков. Но Янис, конечно, тоже, так как сказал раньше, заслужение выиграл с очень хорошим первым финальным данком. Просто все поставили десятки без вопросов. Заслужение. Mihāls saka, ka Jānis Tīma bija viens no tiem, kas varēja šajā konkursā uzvarēt Kristapu Dargo, un Kristaps tā kā arī ir Mihāla favorīts šajā konkursā. Bet, šoreiz iznāca tā, ka uzvarēja Jānis Tīma. Turpināsim ar nākamo jautājumu. Mihāl, kā tu vērtē, kā tev liekas, vai šīs zvaigžņu spēles izdevās šogad pie mums Jēkabpilī? Vai pilsēta izdarīja visu, ko varēja? Я думаю, 100% удалось, потому что я столько людей вообще, даже не на игре, только вообще в зале не видел. В один момент столько фанов, столько баскетболистов, столько карстмейтенес, это тоже было заметно, что где-то только она везде ходила. Игра это очень важная и интересная игра для города Jēkabpils. Я думаю, такого, чего не было в Jēkabpils еще. И чтобы фаны, большинство тоже, наверное, наших фанов jēkabpilских, могли увидеть столько хороших игроков, столько интересных вестей в нашей зале, в своем городе. Потому я думаю, это 100% все должны быть довольны, и получилось. Mihāls saka, ka pasākums noteikti izdevās, 100% izdevās, un uz pasākumu bija atnācis ļoti daudz skatītāju, bija karsēja meitenes, un šāds pasākums ir svarīgs un interesants un ļoti nozīmīgs arī pilsētai, lai mūsu pilsētas fani varētu redzēt tik daudz basketbolistu vienkopus, tik daudz interesantu pasākumu vienkopus. Paldies, Mihāl, par atbildēm. Tagad mēs dosimies nelielā reklāmas pauzē, un raidījuma otrajā daļā parunāsim par šī brīža komandas noskaņojumu, gatavojoties nākamajām spēlēm, un būs arī kārtējais konkurss. Tā kā palieciet kopā ar mums! Atgriežamies ēterā. Atgādinu, ka jūs klausāties raidījumu Bumba grozā, un mūsu šodienas studijas viesis ir Mihāls Klebovickis. Mihāl, pastāsti lūdzu, šovakar gaidām ir spēle ar Somijas klubu Pirinto. Kā jūs gatavojaties un kā jūs vērtējat pretiniekus? Готовимся серьезно. Уже третий день. Все тренировки сделаны под эту команду. Мы знаем, что это есть лидер нашей группы. Команда, которая проиграла только раз. Вчера обыграла Вальмиру. Есть в хорошей форме все время. Мы проиграли у них в гостях в Финляндии
хотим отыграться, хотим взять реванш и сегодня выиграть. Все знают, что это сильная команда, 4 американские игроки, финские игроки хорошие. Не будет легко, но мы верим, что можем эту игру выиграть. Хотим эту игру выиграть, не хотим уже больше проиграть, закончить дома, особенно редко. Нельзя проигрывать, потому хотим этот ББЛ закончить 2 победами сегодня с Pirinto и в субботу с Kalevam Tallinn. Mihāls stāsta, ka komanda gatavojas patiešām nopietni, jo basketbola klubs Pirinto ir mūsu grupas līderis. Viņiem ir tikai viens zaudējums, un vakardien Pirinto arī uzvarēja Valmieru. Iepriekš arī basketbola klubs Jēkabpils diemžēl izbraukumā zaudēja šai komandai, un tagad, protams, komanda vēlas revanšu. Protams, visi zina, cik stipra ir šī komanda, jo komandā ir gan 4 viesspēlētāji, un arī paši somi ir ļoti spēcīgi spēlētāji. Bet Miša saka, ka viņi tiešām ļoti, ļoti vēlas uzvarēt, jo pirmkārt tā būs mājas spēle, un otrkārt viņi vēlas šo BBL apli pabeigt ar 2 uzvarām. Šodien pieveicot Pirinto un sestdien pieveicot Tallina Kalevu. Miša, cerams, ka jums tas izdosies. Mēs noteikti turēsim mīkšķus. Bet tagad ir laiks konkursam. Iepriekšējā konkursā treneris Edmunds Valēkovs uzdeva jautājumu, cik komandas no Latvijas šogad piedalās Baltijas basketbola līgas sacensībās. Un pareizā atbilde ir 5 komandas. Tātad basketbola klubs Valmiera, Jēkabpils, Ventspils, Barons Kvartāls un Liepāja trio. Bet mēs esam saņēmuši vairākas pareizās atbildes. Paldies visiem, kas piedalījās. Un tagad es lūkšu Mihalam izvilkt to vienu laimīgo, kas balvā saņems BBL bumbu. Lūdzu, Mihal, tava laimīgā roka. Taisi vaļā un lasi, kas tur rakstīts. Raivis O. Tātad laimīgais BBL bumbas ieguvējs ir pareizās atbildes iesūtītājs Raivis O. Ar Raivi mēs ar tevi sazināsimies, un tad jau sarunāsim, kā tev nodot šo bumbu. Bet tātad šodienas jautājumu es arī lūkšu uzdot Mišam. Вопрос. Который сезон ББЛ происходит сейчас? Paldies, Mihal, es iztulkošu. Tātad, kura sezona pēc kārtas tiek aizvadīta Baltijas basketbola līgā? Gaidīsim jūsu pareizās atbildes uz e-pasta adresi studija@radio1.lv. Un arī tātad viens laimīgais balvā saņems Baltijas basketbola līgas bumbu. Klausītāji, atgādināšu jums, ka šovakar Jēkabpils sporta namā notiks kārtējā basketbola spēle. Un šovakar mūsu sporta namā tiksies tātad mūsu basketbola komanda Jēkabpils un cīnīsies ar Somijas komandu Pirinto. Nāciet un atbalstiet mūs, jūsu atbalsts mums ir ļoti, ļoti svarīgs. Mihal, paldies, ka šodien atnāci. Paldies. Klausītāji, paldies, ka klausījāties. Uz satikšanos tribīnēs un uz sadzirdēšanos nākamreiz. Paldies, visu labu! Atā! Atā! Trešdienās, 16:10. Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:11. Neviens nespēj saturēt mūs! Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LG Cargo, Sijā PMK, Sijā Pata, Sijā Mikor un akciju sabiedrība LNK Industries.